kā ceļot lēti. Tas viss, ko es jums pastāstīšu, ir tikai un vienīgi mana pieredze. Es neesmu nekāds eksperts ceļošanā vai kas tāds. Esmu bijis vienā ceļojumā, bet tas, ko es stāstīšu, nav ne pareizi, ne nepareizi. Tas vienkārši tas, kā man gāja. Ceļot lēti, tas nemaz nav tik grūti un tas ir mierīgi izdarāms. Bet padomājiet kārtīgi, vai jūs to tiešām vēlaties. Jo, es jums pastāstīšu tālāk. 3 eiro dienā, ar to jums pilnīgi pietiek. Pilnīgi. Vismaz manā maršrutā, kur es braucu, ar to jums pietiek, jūs būsiet pēduši un tikai pēduši. Jā. Ceļojot, pats svarīgākais ir arī sagatavošanās process, ko tu dari pirms ceļojuma. Tur ļoti daudz nauda arī iziet. Man neizgāja, ne centa. Nē, es nopirku paklājiņu, uz kur gulēt ar folīto tur. Nezinu, vai bija jēga, bet laikam jau bija ērtāk un tā. Eiro 50, nav tik traki, jā. Protams, vajag arī mugursomu, jap, bet tā ceļotāja mugursoms maksā 100 eiro. Un ne jau es visu ceļojumu atlikto naudu taisos izmest mugursomā. Tādēļ man bija 2 parastās mugursomas. Viens mugurs, viens vēdera, un es jūtos pavisam labi. 2 parastas mugursomas. Jūs negulēsiet šādās vietās kā viesnīcās pie ezeriem, krūtās viesnīcās un mājās un hoteļos. Nē. Jūs gulēsiet šādās vietās, parkos, stacijās, jūrmalas akmeņos, mežos, laukos, uz ielas, pie veikaliem, visur, kur vien varēs. Protams, ir iespēja to couchsurfingu, bet tad jums ir jāzina, kurā vietā jūs būsiet, cikos, no kura līdz kuram datumam un tādā garā. Ja jūs nezināt, kas couchsurfings, couchsurfings ir tā kā, ka jūs aizbraucat un pie svešas ģimenes, pie kādiem 6 cilvēkiem pārnakšņojat. Viņam ir duša, tur gultas vietu un tā. Pārvietošanās, protams, arī ir ar pašu lētāko veidu, tā ir stopēšana. Un, manuprāt, tas ir arī foršākais veids, jo tad tu brauc visās mašīnās. Tu brauc mašīnās, busiņos, lielajos busos, smagajos, džipos, kabrioletos, mašīnu bagažniekos. Viss kaut kur vien var iedomāties. Līdz šim jūs vispār neesat iztērējuši naudu, ko es stāstīšu. Tāda vienīgā lieta, kur jūs tērēt naudu, ir ēdiens. Ēdat jūs, protams, pašu lētāko. Roltoni, zupiņas, pupiņas, kaut kāda zirnīša lētie, maize, uzlikt maizei lētāko desu, lētākais siers. Tas nav garšīgi, bet var paēst. Un kaut ko uz akciju vienkārši, kaut kas tāds. Vēl var ēst visu, ko tu vien atrodi uz ielas. Tur ķirši, plūmītes, nektarīni, kukurūza, jebkas, ko tu atrodi. Kas ir ēdams, vienkārši ēd. Un dzert, protams, arī svarīgi. Dzert vajag ūdeni, bet tu, protams, netērēsi naudu ūdenī, tādēļ tu lej ūdeni, kur vien var. Tad man bija 2 puslitru pudlītes, un es visu ceļu nenopirku vispār ūdeni, tikai uzpildīju. Un es viņu arī pildīju toaletēs, veikalos, ārā, citur bija tie, kur var uzpildīt ārā. Svešās mājās cilvēki ir labi, jo ar palūdzu viņi tev iedus ūdeni. Kā ar mazgāšanos? Diezgan švaki. Tikai ezeros, jūrās, kur tiksiet pie ūdens. Bet tā sanāk kādas 6 dienas varbūt staigā bez mazgāšanās. Vēl veikalos. Ļoti labi lielveikalos var nomazgāties pie tām izlietnēm. Cilvēks staigā, bet tu jau mierīgi tur nomazgāties. Un man jāsaka, ka jūs būsiet bomži. Jā, jūs smirdēsiet, jūs gulēsiet viņu vietās, jūs viņus visur satiksiet, un jūs ēdīsiet tikpat kā viņi. Un, ja jūs neceļojat viens pats, viss svarīgākais ir, ar ko tu brauc kopā. Jo tu nevar braukt kā cilvēks, tev nepatīk, tad viss ceļojums liksies neforšs. Vajag atrast tādus, ar kuriem ir interesanti, un ar kuriem ir arī jautri. Un kuri nepievils. Un
Nu, tātad kaut kādi jūsu draugi. Es jums stāstu, ka šis ceļojums ir lēts, bet ne izdevīgs, jo es neuzskatu, ka tas ir izdevīgi, jo jūs neko neredzēsiet. Visas ekskursijas, visas apskates objekti ir par maksu. Jūs redzēsiet pilsētas, jūs redzēsiet skatus, bet ja jūs vēlaties kaut ko vairāk, tas ir pa maksu un tas maksā. Tādēļ es nezinu, vai tas ir izdevīgi, ka tu apbraukā Eiropu, bet tu nekur īsti neesi bijis. Tu esi tikai skaitās, ka tu tur esi bijis. Tāpēc es nezinu, vai tas ir izdevīgi. Izdevīgi? Nezinu. Tu pats izdomā. Tad redzēs. Pašā esmu stāstījis par sliktajām lietām, bet, protams, ir labās, ka jūs daudz ko tomēr redzēsiet, kas ir pa brīvu, bet jūs redzēsiet to. Jūs satiksiet ļoti daudz cilvēku. Manā maršrutā nerunāja pārsvarā angliski, nu, daži runāja, daži nerunāja, nu tā bija. Bet tāpat visi bija jauki cilvēki, tiešām nebija neviens slikts atgadījums, ka kaut kas varētu notikt slikts, vienmēr bija viss labi. Tā kā, varbūt pamēģiniet. Tātad tagad jūs zinat, tas nav neiespējami, bet vai tas ir to vērts, es nezinu. Es tā domāju, ka es vairs negribētu, bet varbūt kādreiz. Tad jau laiks rādīs. Čau! Horvāti organizē kosmonautu lidojumu uz Sauli. Kāds jautā viņiem? Vai kosmonauti nesadegs? Horvāts atbild. Nu ne taču, viņi startēs naktī.